Čau visiem! Šodien parunāsim par ūdensmačiem un to cenām. Paskatīsimies, kas mums ir 25. gadā, gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā. Bišķi salīdzināsim cenas un paskatīsimies visu sortimentu, kas mums tiek piedāvāts. Tātad sāksim mēs no cenas. Es domāju, no lētākiem uz dārgākiem. Pirmais mums ir Spark. 23. gada vecais modelis. Runājot par Sparkiem, Sparks jau izražojās 10 gadus. Principā viens un tas pats ir. Tad no 24. gadā viņš izmainījās korpus, bet dzinējs palika viss tas pats. Korpus izmainījās un vairāk arī baigi nekādu tādu krasu izmaiņu nav. Tāpēc, var baigi neiespringt, principā. Vecais korpus un nopaļotiem stūriem ir, jaunais korpus. Tā, šāds te ir vecais, jā. Tādēļ arī cena ir labāka bišķiņa ar atlaidīti, jā. 60 zirgi un šim arī 60. Tie ir lētākie. Visiem ir 900 kubi. Ir versijas arī ar 90 zirgiem. Šī švakā versija. Svārs, augstums, garums, platums. Vienāds praktiski. Svars var bišķi pamainīties tur. Plus mīnus 10 kg. Mākas tilpums tas pats. Un divi braucēji, principā vecajiem modeļiem bija visiem divi. Tagad ir arī daži modeļi, kuriem ir viena vieta. Tad, turpināsim par Sparkiem un par Spark Trix konkrēti. Spark Trix ir tagad jau ražojas vienvietīgi, divvietīgi un trīsvietīgi. Vienvietīgu es tā neizskatītu kā pirkumu, bet, vismaz es uzskatu, jābūt divvietām vai, trīsvietām. Viens īsti nebrauks, jo visā dzīvē gadās gribās pavizināt kādu, vienam īsti nav tik labi. Es uzskatu, ka ir Sparks jāņem tad divvietīgs vai trīsvietīgs. Tā, kas mums ir vienvietīgais Sparks? Krāsas ir tāda pelēcīga ar dzeltenu un sarkans ar baltu. Braucēju skaits viens. Cena 12 000. Vecais Sparks 8,5, jaunais Sparks 60 zirgu 9,5, un tad jau iet uzreiz 12. Jā, 12 000 un 12 000. Lai gan ļoti dīvaini, 24. gads 12 000 un 25. arī. Te arī viena vieta. Jā, viena vieta. Kas mums te vēl ir Spark? Jā, 90 zirgi. Kā mēs atceramies, dzinēji ir vienādi. Programmatūra nedaudz cita. Programmatūra ir cita, tad cena arī ir krietni lielāka. 60 arī var uzčipot starp citu uz 90 zirgi, bet tad garantija pazūd. Tā kā tādas lietas. Un Trix, trīsvietīgs. Šis jau ir interesants. Jā, 3 vietas. Krāsas tādas, jā. Trīsvietīgs ar ko atšķirs? Ar garo krēslu. Jā, un aizmugurē mēs redzam tādu kā plasmasiņu. Tas dod mums stabilitāti. Ja ar parastu Sparku var braukt 2 personas līdz 160 kg, tad 3 personas būs ap 200, negribu precīzi melot. Tie būs ap 200 kg. Jā. Par Sparkiem principā mums ir skaidrs. Tāds
labs foršs modelīts, triks, trīsvietīgs, 13 000. Ja? Nu, ar to ir jārēķinās. Katru gadu paliek arvien dārgāk, un, diemžēl jau, ir 13 000 par triksu. Kas mums ir nākošais? Jaunums, Sea-Doo GTX. GTX modelis. Privāta personas parasti nepērk, parasti pērk uz īri šos te mocīšus. Viņi, principā, ir ļoti izplatīti visā Eiropā, Latvijā ir krietni mazāk izplatīti. Mocīts ļoti stabils, jā, korpus ir lielais. Krāsas toņi ir, principā, tikai tāds arī tonis ir. Ekonomiskā versija, jā. Mazā jaudari. Te ir rakstīts 130 zirgi, te ir 170. 170, manuprāt, laikam gan nebija. Te ir bišķi neliela kļūdiņa. Šim ir 130 zirgi, bet var uzčipot uz 170. Jā, bet nezinu, kā tur ir to garantija būs šī gadījumā. Tas jāprasa viņiem, dīlerim, 70 litru bāka. Nedaudz lielāka kā šiem te modeļiem GTI un GTR. Jā, šiem ir 60 litru bākas. Tā, principā par šo mums ir skaidrs. Jā. Nomas variants viņš ir. Lēts, mazjaudīgs, vienkārši. Tad, šis jau višķi interesantāk. Šis jau ir GTI modelis. Atmosfēriskais, 170 zirgi. Svars, diezgan mazs svars, es pat teiktu, priekš 170 zirgi. Tādus viņi ražo. Ļoti labi sabalansēts, 170 zirgi un 336 kg ļoti labi ir. Un bākas tilpums 70 litri. Braucēju skaits 3 līdz 270 kg kravnesība. Tātad 3 personas, katrs 80 kg. Jā, ļoti tāds, principā, GTI modelis ar šo veiku modeli ir identiski, gandrīz identiski. Veiku modelim ir dzinējs tas pats, bākas tilpums tas pats, korpus tas pats, dzinējs tas pats atmosfēriskais, bez turbīnām, bez nekā. Ar ko atšķirās ar krāsu un ar programmatūru. Tur programmatūra ir vilkšanai wakeboardiem. Jā, programmatūra ir priekš vilkšanu wakeboardiem. Tur aizmugurē nāk tāds kā štoks, jā, ar kuru vieglāk var izvilkt, pieņemsim slēpotāju, jā. Un pie sāna ir tur, kur nolikt to wakeboard dēlīti un, tā kā braukt atpūsties. Ar to arī atšķiras, tādēļ arī cena ir, nedaudz dārgāka. Jā. Kas te mums vēl ir? GTR modeli. 230 zirgi ar turbīnu. Vecais gads, 22. Bišķi pastāvējis, jā. 3 gadus nostāvējis jau. Svars. Mazs svars ir 230 zirgi. Labi jauda. 60 litru bāka. Braucēju skaits 3. Principā šo varētu paņemt. Jā. Tā kā uz pirkšanu cena ļoti laba. Tikai 17,5 000. Tādu cenu, es domāju, vairs nebūs. Kā mēs redzam, vecais veiks 23. gada 18. Šis pat lētāks. Kaut gan 23. gada veiks arī jau vairs nav jaunais modelis. 24. gadā gāja tieši tāds pats, bet 25. gadā krāsas nedaudz izmainījās. 25. gadā daudziem izmainījās krāsa, bet veikam arī par to bišķi vēlāk. Tā, kas te mums 25. gads sniedz?
melnu krāsu. Tādu. Jā. Nu, gaumes lieta. Man personīgi melnās krāsas īpaši nepiesaista. Man vairāk kaut kāds krāsains patīk. Jā, bet modelīts ir tas pats, kas te. Gadu starpība ir tikai. Jā. Fish Pro. Fish Pro, nu, ļoti nepopulārs modelis. Es pieņemsim, vismaz neesmu nevienam redzējis Fish Pro. Vispār Fish nevienu neesmu redzējis. Te konkrētam ir 170 zirgi. Svars ir lielāks, jo, nu, uz moča ir daudz, kas viss sakabināts, sakarināts un, nu, kā teikt, izskatās, ka viņam aizmugurē pagarinātā platforma ir, nu, droši vien arī stabilāks ir un korpus viņam arī lielais. Komforts tad arī būs uz viņu un, nu, tā. Kā jau zvejniekam viss nepieciešamais stabilitāte un komforts. Nākošais mums ir 23. gada RXT X300 audio. Tātad šis ir, es teiktu, starp sportu un ģimeni. Tu vari patrekot, pabraukāt, viens pats divatā, vai arī pabraukāt, pavizināt, mierīgi pabraukāt ar ģimeni, jā, pabaudīt laiku, komfortu izbaudīt. Jā, tad ir mums mūzikas sistēma, liela jauda un 300 zirga spēki. 70 litri, braucēju skaits 3. Principā dzinēji visiem 1.6 iet, GTI modeļiem, Veika modeļiem, tātad reku GTI Veika modeļiem un visiem šiem te iet viens un tas pats dzinējs, tikai atšķirība tā, ka šie GTR ir ar turbīnu mazo, šie GTR XT jau nāk ar lielo turbīnu un jaudīgāk 300 zirgi. Nu, nākošais mums ir Veika. Nu, par Veikiem runājot mums ir Veiks, parastais, atmosfēriskais, kāds ir man, un ir Veika Pro. Tātad ar mazo turbīnu, 230 zirgi, nu, ir interesantāks viņš jau, jā. Krāstoņi visi tie paši. Viņam ir nedaudz savādāks korpus, bišķi lielāks, stabilāks, jā, izteiktāks ķīlis te ir, griež labāk vilni un, nu, tāds nedaudz smagāks, nedaudz jaudīgāks, kā teikt, soli augstāk par parasto Veiku. Tad, nu, iznāca 25. gadā mums Veiks ar citu krāsu. Nu, jā, gaumes lieta, daudz gadi jau gāja šī krāsa. Šī te krāsa ļoti daudz gadus jau gāja un, nu, ir izlēmuši pamainīt kaut ko, nu, maleči. Žēl gan, ka tikai krāsu viņi pamainīja. Gribētos tomēr Veiku sagaidīt 300 zirgiem vismaz. Nu, labi. Tā, nu, nākošais mums modelīts kaut kas interesantāks. RXP. RXP X325. Tātad 325 zirgi. Nu, šis ir jaunums. Šis ir 24. gada jaunums ar 325 zirgiem. Svars ir ļoti mazs priekš tās jaudas, jā. 325 zirgi un, nu, rupji rēķināsim 325 kg, jā. 1 kilograms, 1 zirgs. Nu, tā, nopaļosim. Jā, šis ir sporta variants, 2 vietas. Te ir arī izteikts muguru, kur atvelpneit priekš vienas personas. Šo var noņemt, tad tur ir 2 personām, tad 2 personas līdz 180 kg, ja nemaldos.
šis mocis ir paredzēts braukt, jā, 2 vietas. Viņš ir vairāk, ja mēs ņemam, pieņemsim vērā citus korpusus, tad šis ir tā kā dziļāk ūdenī, sportiskākai braukšanai, jā, vairs nav tur atpūtas braukšanai, labāk griež vilni, labāk griež ūdeni, pagriezienos, nu, tā ir viņa priekšrocība, tāpēc viņš tam ir paredzēts. Bet nevaram braukt trietā, tas ir mīnus. 24. gads, 25. Tā nu tā pati. Nu, tad mums izgāja 25. gadā cits krāsojums. Starp citu šitais Stēņa karbona 24. gadā un 25. gadā arī izskatās, ka viņi ražo karbona šo te, kā viņu pareizi nosaukt, tā kā kapots, ne kapots, bet tā kā nodalījumu. Tur, nu. Tā, kas mums te vēl ir? RX, TX. Nu, šis ir vairāk ģimenei un sportam, es teiktu. Jā, 3 vietas, stabils, jaudīgs. Un pat audio sistēma ir, nu, vispār lieliski. Nu, cena 30 000, principā 26,5 tūkstoši, nu, un tad aiziet 30. Jā, nu, un mums vēl ir GTX modelis, kurš ir, manuprāt, top 1. Jā, GTX modelis ir vairāk par komfortu, vairāk par atpūtu, mūziku un ekstrām. Tas ir pats pilnākais modelis, principā, no visiem, kas ir pieejams, lai gan ātrums, nu, principā, kam interesē ātrums, visi iet apmēram vienādi, plus mīnus, ja, tur daži kilometri stundā var atšķirties, bet, nu, viņi iet, principā, visi līdzīgi. Te ir ierakstīts, ka ir 300 zirgi, bet man liekas, ka tur ir 325 zirgi, jo šādi modeļi ar 300 zirgiem nemaz nav. Viņi ir jaudīgāki. Tā, nu jā, te ir tāda liela planšeta. Un viss tāds baigs smukais modelīts. Tā, nu ko paskatīsimies? Igaunija. Igaunijā Sparks izskatās, ka ir lētāks bišķiņi kā Latvijā, 7,300. Latvijā bija 8,5. Tā, Sparks. Šis, ja nemaldos, Latvijā bija 9,5. Te ir 8,5. Nu jā, te ir atlaidīti. Nu, bet nav teikts, ka viņš arī uz vietas un nopērkams. Var arī tā nebūt. Jā, man arī ir bijis tā, ka es gribu nopirkt moci. Paskatos, internetā ir, zvanu, bet, diemžēl, nevar nopirkt. Es pat gaidījis rindā gadu, bet, pasaka, nav, diemžēl, 60 uz Sparku un, nu, neko neizdarīs. Tā, kas mums vēl ir? Triksi. Triksi 12,5 jaunie gadi, 25. GTI 130 zirgi. Jā, 130 zirgi, ja te bija, varam paskatīties GTI, cik maksāja. Lūk, 17,000, te mums maksā 16, bet šis ir mazjaudīgais. Bet viņu var uzčipot, bet tad atkal garantijas nav. Nu jā, 170 ar šo krāsojumu, kas izskatās krietni labāk kā tas. Jā, šīs galīgi prasts izskatās. Nu, uzreiz ir cena lielāka. IDF Tech Package 19,500 GTI. Nu jā, šis krāsojums tāds arī interesants. IDF, manuprāt, tas ir
kad dzenskrūvēs sarauj, pieņemsim tur zāles un visādus drāņķus, tad IDF ir tā sistēma, kur uzspiežot, dzenskrūve griežas otru pusi un pat izsvieš tās zāles ārā. Nu, tā ir tāda sistēma, interesanta. Nesen tā tehnoloģija tika ieviesta, un cik viņi ir parocīgi, to es nezinu, bet, nu, tā ir tāda opcija. Tad, nu, mums ir nākošais RXT XRS, nu, ļoti laba cena, krāsa nav diezko interesanta, bet varbūt kādam tieši patiks melna. 22,5 ar atlaidi, jā. Kas te mums ir? GTX Limited 300. Jā, šis arī ir ļoti labs. Interesants modelis, nu, ģimenēm, atpūtai, komfortam. Akcijas cena. Ļoti labi. Tā, kurš gads tas ir, es pat nezinu. 23. Tātad 2-gadīgs. Plauktā nostāvējis. Tā, Fish Pro, jā, 25, 300. Tad mums ir RXTX 325. Ugunīgi sarkans. Nu, šis ir skaists. Šāda krāsa man patiktu. 325, bet viņš jau ir gadu nostāvējis. Tātad, nu, ir arī atlaidīti mums. 26,200. Nu, un kas te mums vēl ir? RXT XRS audio. Jā, šis arī tāds glīts variants. Bet, manuprāt, tas ir 24. gads, jā. 24. gads, šie droši vien arī 24. gadi, 27,000. Jā, nu šis ir pilnīgi jauns, tas jaunums, 29,900. Jā, nu moči visu laiku, principā, cena aug, paliek lielāk. Šis vispār GTX 32,000. Jā, visu laiku, principā, cena paliek lielāka. Katru gadu es iemanījies, ka paliek ūdensmoči 1000 dārgāki. 500 eiro, 1000 katru gadu pieliekās. Jā, nu, diemžēl tā tas ir. Tā tas ir. Nu, paskatīsimies vēl Lietuvu. Sparks 60, 9,5. Triks 1 vieta 12,000. 3 vietas triks 13,000. GTI 130 švakais 15,000. GTI atmosfēra. Nu, šie abi ir atmosfēra. Ne, šie pat 3 ir atmosfēra, jā. 170 zirgi 17,000. Nu, veiks 17,000 ar atlaidi, ja? No 18. Tad mums nāk GTR modelis 17,600 ar atlaidīti 23. gads. Neviens nav nopircis viņu. Tad mums nāk Fish Pro 22,000. Tad mums GTX 22,000. GTRX, jā, starp citu, šitais jaunums. Šis jaunums. Manuprāt, 24. gadā viņu izražoja. Jā, tieši tādās pašās krāsās. Diezgan interesants. GTR modelis mums pierast, ka 230 zirgi, bet nu izražoja arī 300. Jā, tātad korpus ir tā kā GTI modelim, nu, nedaudz bišķiņi pamainījies, jā, bet principā, nu, ļoti līdzīgs 300, kas ir ļoti interesanti. Principā cena ir lētāka, jauda ir liela, svars neliels, un kāpēc ne? Kāpēc ne? Principā ļoti labs modelīts. 23,000 eiro par jaunu 25. gada.
Ļoti labi. Tālāk mums ir Wake Pro 23,5. Diezgan daudz tas ir, jā. Kas te mums ir vēl? RXT 300. Jā, 23. gads 24,000. Tālūk, 23. gads GTX 24,000, 25. gads 26,5. Un gadiņi jaunāks citā krāsojumā 28,000. Un šāds arī GXT. Principā šie ir ļoti līdzīgi modeļi, šis ar šo. Vienkārši viņi atšķiras ar to, ka šis ir sportiskāks un divvietīgs viņš ir. Un kravnesība ir tikai līdz 180 kg. Bet dzinējs viss ir tas pats. Jā. Un arī ir bišķi nērtāks no tajā ziņā, ka šis te karbona kaputiņš atverās un tur ir neliela tāda kā noliktava, ja, kur var salikt savas mantiņas un tā. Bet te ceļās viss ar stūri augšā, ir parocīgāks un ērtāks. Tāpēc šo korpusu droši vien es personīgi izvēlētos dēļ kravnesības 270 kg, 3 vietu, un dēļ parocības un komforta. Manuprāt, šis būtu tāds rentablāks pirkums. Bet, ja gribās sportot, tad noteikti šo te vienam braukāt vai diviem ļoti sportiski, agresīvi, jā. Tad es piekrīstu, ka šis ir īstais variants. Nobeigumā mums ir GTX 30,000. Jā, kas mums te bija ar GTX? Te Igaunijā 32,000, Lietuvā 30,000. Tā, Latvijā beigās paskatīsimies arī 30. Jā, tā kā tātad, principā, par visiem močiem gandrīz visu esam izrunājuši. Ja, kā jau redzējām, Sparks ir Igaunijā bišķiņ lētāks. GTX modelis pats krutākais, viņš ir bišķiņ dārgāks. Ir jāskatās, principā, Baltijā, ja mēs pērkām, kur mums izdevīgāk ir kaut ko nopirkt. Ja? Bet arī jāskatās, kāds ir tas dīlers ar tām garantijām, ar visu. Varu pateikt to, ka Latvijā ir viens no labākajiem dīleriem BRP, vispār centrs ļoti atsaucīgi puiši. Un garantija tiešām, viņi strādā. Tāpēc, izvēlamies tur, kur mums vairāk, piesaista, jā. Jā, un bija ļoti interesanti paskatīties pa cenām, jā, salīdzināt visā Baltijā, paskatīties kādi jaunumi, kā mēs redzējām, Sparks ir izmainījies, jā, tad 24. gads, 25. ir gājusi jaunā virsbūve un triksi sāk jau ražoties ar vienu vietu, kas, nav īsti labi, bet, tāpēc arī jāskatās mašu trīsvietīgo labāk paņemt, lai gan trīsvietīgais maksā diezgan dārgi, 13,000 priekš Sparka tomēr, jā, tas nav maz. Jā, un visā visumā izgājām cauri, varbūt salīdzināsim 26. gadā kaut ko un paskatīsimies, kādi jaunumi būs nākošgad. Pagaidām visiem atā, uz drīz tikšanos!